Esiet sveicināti ar emigrācijas tematikai veltītajā Eures raidījuma ciklā. Esi informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Segliņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultants un šī raidījuma cikla vadītājs. Katru mēnešu pēdējā ceturtdienā, 16. es uz raidījumu aicinu dažādu nozaru ekspertus, lai apspriest jautājumus, kuri būtiski mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai apsver šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts noteiktai tematikai, un šodienas raidījuma tēma ir pabalsti ģimenēm ar bērniem. Un šodien uz sarunu esmu aicinājis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvi, pabalstu metodiskās vadības daļas vecāko eksperti Simone Inus Pāvoskopu. Labdien! Gribu minēt to, ka šie jautājumi par pārcelšanos arī ģimenēm ir diezgan būtiski, un mums ir diezgan daudz klienti, kas par šiem jautājumiem interesējās. Un gribu iesākt mūsu raidījumu ar tādiem galveniem varbūt principiem, kas ir svarīgi un ar ko mēs varbūt arī saprotam šo definīciju ģimenes pabalsti, ja mēs pārceļamies tad no ārvalstīm un atgriežamies Latvijā. Pirmkārt, paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā raidījumā. Es ļoti ceru, ka mūsu saruna būs interesanta un noderīga mūsu skatītājiem un klausītājiem, un viņi atradīs sev nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama viņiem tiešām atgriežoties no ārvalstīm atpakaļ Latvijā, lai saprastu, kas viņiem jādara, lai varētu pieprasīt noteiktos pabalstus. Tātad, ja mēs sākam skatīties uz ģimenes pabalstiem, personām, kuras pastāvīgi dzīvo Latvijā, ir tiesības uz noteiktiem ģimenes pabalstiem. Ģimenes valsts pabalsts, bērna piedzimšanas pabalsts un bērna kopšanas pabalsts. Ja personas arī ir nodarbinātas Latvijā, tad pie šiem pabalstiem nāk klāt vēl arī vecāku pabalsts, kā arī maternitātes un paternitātes pabalsts. Tātad šis ir tas groziņš, uz kuru personām ir tiesības pieteikties, ja viņas pastāvīgi dzīvo Latvijā vai arī attiecīgi ir nodarbinātas Latvijā. Un tas pamatnoteikums, par kuru būtu jāatcerās tajā gadījumā, ja mēs ceļojam starp divām Eiropas Savienības dalību valstīm, tad ir jāatcerās, ka par ģimenes pabalstu izmaksu primāri būs atbildīga tā valsts, kurā ir vecāka nodarbinātības valsts. Un jāatcerās, ka nodarbinātībai tiek pielīdzināti arī periodi, kuros persona saņem maternitātes vai slimības pabalstu, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai arī saņem bezdarbnieku pabalstu. Tātad arī iestājoties šiem gadījumiem, tie būtu pielīdzināmi nodarbinātībai un tātad ņemam vērā, izvērtējot ģimenes tiesības uz pabalstiem. Personām ir tiesības tātad saņemt pabalstu no nodarbinātības valsts arī par saviem ģimenes locekļiem tajos gadījumos, ja tie dzīvo citā Eiropas Savienības dalību valstīm. Savukārt, ja abi bērnu vecāki ir nodarbināti, bet katrs savā dalību valstī, tad par pabalstu izmaksu būs atbildīga pirmām kārtām tā valsts, kurā dzīvo bērns. Un tad iesaistās tikai otra valsts, kurā strādā otrs vecāks, bet ģimene dzīvo citur. Tas būtu tādā īsumā par būtību un iespējām pieteikties uz pabalstu, ja mēs atgriežamies Latvijā. Atgriežoties Latvijā, jāatcerās, ka visvienkāršākais būtu vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ar saviem jautājumiem, ja tomēr tādi ir, un vislabāk to darīt vai klātienē, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā vai pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā arī ir iespējas aizpildīt iesniegumus un iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai adresētos iesniegumus, piesakoties uz ģimenes pabalstiem. Tāpat mēs varam iesniegt iesniegumu, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsa.gov.lv. Vai arī pa pastu nosūtot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas nodaļai. Un jāatcerās, ka pabalstus mēs varam pieprasīt 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Ja ir kādi jautājumi, tad vienmēr aicināti ir sazināties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvjiem pa telefonu vai pa e-pastu, bet ja jau ir zināms, ka konkrēti mēs vēlamies pieteikties uz pakalpojumu, tātad mēs iesniegam iesniegumu.
Jā, paldies par tādu lielu un ieskatu. Vispār par ģimenes pabalstu piešķiršanu varbūt apskatīsim jau tādu reālu, teiksim, situāciju. Atgriežās Latvijā, piemēram, no Vācijas, atgriežās Latvijā mamma ar tēti, un viņiem ir bērniņš, kurš ir, teiksim, tikko piedzimis. Es saprotu, arī vecums ir svarīgs, lai būtu tiesības uz kādu no pabalstiem. Teiksim, ir bērniņš, kuram ir, piemēram, 4 mēneši un atgriežās ģimene no Vācijas Latvijā. Kādas būtu tās darbības un varbūt arī kādas darbības varbūt Vācijā ir nepieciešams veikt un kas būtu jānoformē jau atgriežoties šeit Latvijā, lai varētu pretendēt uz kādiem un uz kādiem ģimenes pabalstiem šajā gadījumā varētu arī pretendēt? Tātad gadījumā, kad visa ģimene atgriežas Latvijā, pirmais, kas būtu jāatcerās vēl pirms izbraukšanas no mītnes valsts, tātad būtu jāpaziņo šīs valsts kompetentajai iestādē, tātad Vācijas kompetentajai iestādē, ka ģimene pārceļas uz dzīvi Latvijā, lai šī valsts var veikt attiecīgās darbības, lai pārtrauktu pabalstu izmaksu, ja tāda tiek maksāta šajā valstī. Savukārt, tad, kad jau ģimene ir atgriezusies Latvijā, tad Latvijā ir jāiesniedz iesniegumi pabalstu piešķiršanai valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kur Latvija attiecīgi tad varēs izvērtēt, uz kādiem ģimenes pabalstiem personām ir tiesības. Kas pienākās ģimenei? Tātad, ģimenei ir tiesības saņemt visus tos pabalstus, uz kuriem ir tiesības saskaņā ar Latvijas likumdošanu, un tie būtu. Ja bērniņiem tātad vēl ir 4 mēnešu vecums, tātad tas būs bērnu piedzimšanas pabalsts, kas ir vienreizējs maksājums, un summa ir 421,17 eiro. Bērnu piedzimšanas pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas brīža. Tātad, ja bērns būs vecāks par pusgadiņu, tad jau vairs uz šo pabalstu tiesību nebūs. Tad ir bērnu kopšanas pabalsts līdz bērna 1,5 gada vecumam, kas ir 171 eiro mēnesī. Un bērna kopšanas pabalsts no 1,5 līdz 2 gadu vecumam ir 42,69 eiro. Bet vēl klāt mums nāk ģimenes valsts pabalsts, kas tiek maksāts no bērna gada vecuma, un par pirmo bērniņu tie ir 11,38 eiro, par otro 22,76, par trešo 34,14. Tātad attiecīgi atkarībā no bērnu skaita, tad attiecīgi arī šī pabalsta summa mainās. Tas ir gadījumā, ja vecāks ir nestrādājošs, tātad nav sociāli apdrošināts Latvijā. Ģimene atgriežas, bet darba attiecības vēl nav uzsāktas. Ja viens no bērnu vecākiem uzsāk darba attiecības un ir sociāli apdrošināts Latvijā, tad tiesības ir uz jau iepriekš minētajiem pabalstiem, kā arī uz vecāku pabalstu. Un vecāku pabalstu mums ir 60% vai 43,75% no vidējās algas. Tātad tas aprēķins tiek rēķināts. Atšķirība ir tajā, vai izvēlās saņemt vecāku pabalstu uz gadu vai līdz bērnu 1,5 gadu vecumam. Tātad, ja mēs saņemam uz gadu, tad tie ir 60% aprēķinā, ja tātad līdz 1,5 gadam, tad 43,75%. Šo pabalstu var saņemt ne tikai atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā un kopjot bērnu strādājošs vecāks, bet arī strādājošs vecāks kā tāds, kas turpina darba attiecības. Visdrīzākais ģimenes atgriešanās gadījumā tas varētu būt tētis, kurš uzsāk Latvijā darba attiecības, tātad viņš neaiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet ir strādājuši, un šādam strādājušam vecākam ir tiesības uz 30% apmēru no piešķirtā pabalsta. Tātad tiek aprēķināts šis pabalsts, un no tā 30% apmērā vecāks var saņemt turpinot darba attiecības, neaizejot bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tātad tie būtu tie pakalpojumi, uz kuriem būtu tiesības atgriežoties Latvijā visai ģimenei kopā. Jā, tātad noteikti gribu pieminēt to, ka tāds svarīgs ir gan bērnu skaits, gan arī bērnu šis vecums. Un, ja mēs paņemam to piemēru, teiksim, ja šis bērniņš ir vecāks jau pēc šiem, teiksim, 2 gadiem, kā šajā gadījumā, tad kādas būtu tiesības, teiksim, ir atgriezies ģimene, vēl darbs šeit Latvijā nav atrasts,
atgriezties ģimene ar bērniņu, kuram ir, teiksim, 5 gadi. Tādā gadījumā ģimenei ir tiesības uz ģimenes valsts pabalstu. Tātad tas, ko es jau minēju iepriekš, kas ir atkarīgs no bērnu skaita, tātad par vienu bērnu 11,38 mēnesī, par 2, 2,76, par 3, 3, 4, 14. Tātad, jo bērnu piedzimšanas pabalsts jau mums būs garām, bērnu kopšanas un vecāku pabalsts, kas ir uz attiecīgi līdz gadam pusotram, arī vairs ne, bet tātad šis ģimenes valsts pabalsts, kas pienākās no bērna gada vecuma, ģimenēm tātad būs tiesības pieprasīt šādu te pabalstu. Jā, paldies. Apskatīsim varbūt vēl vienu tādu situāciju, ka, teiksim, arī atgriežās Latvijā ģimene, bet bērniņš vēl nav nācis pasaulē un mamma gaida pēc dažiem mēnešiem šo bērniņu. Kā būtu šajā gadījumā, teiksim, arī darba attiecības ārvalstī pārtrauktas, atgriežās šī ģimene Latvijā un šī ģimenei uz kādiem pabalstiem būtu tiesības? Un šajā gadījumā visdrīzākais māmiņa jau saņem maternitātes pabalstu citā valstī, tātad atrodas uz ar šo slimības lapu, ja? Un tajā laikā, kamēr mammai ir tiesības uz maternitātes pabalstu, varētu teikt, ka viņas status būtu pielīdzināms darba attiecībām. Viņai joprojām tajā laikā tātad ir saistība ar šo te valsti. Līdz ar to, ja tajā valstī ir paredzēts saņemt maternitātes laikā vēl kādu no ģimenes pabalstiem, jo katrai valstī tie ir atšķirīgi pakalpojumi, citām ir maternitātes laikā vēl papildus ģimenes pabalsti, citām nav, tad attiecīgi, ja viņi saņem šo maternitāti šajā valstī, tātad viņai arī varētu būt tiesības uz ģimenes pabalstu saņemšanu. Un kamēr maternitāte nav beigusies, ja viņai tur ir piešķirti gan maternitātes saistīti pabalsti, gan ģimenes pabalsti, viņai ir tiesības šos pabalstus turpināt saņemt uz to laiku, kāds viņai ir noteikts. Kad beidzās šī maternitāte un saistībā ar maternitāti maksātie pabalsti, pabalstus var prasīt Latvijā visus attiecīgi. Tieši tāpatās, kā es jau iepriekš stāstīju, tātad ir tiesības atgriežoties visai ģimenei, kopā visi pastāvīgi dzīvo Latvijā, tātad ir tiesības uz visiem šiem iepriekš minētajiem pabalstiem. Bērnu piedzimšanas pabalsts, bērnu kopšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts, nu un attiecīgi, ja vecāki uzsāk arī nodarbinātību Latvijā, tad ir jautājums par vecāku pabalstu vai tētim, teiksim, paternitātes pabalstu, ja tiek uzsākts darba attiecības. Jā, apskatīsim varbūt vēl vienu situāciju. Ja Latvijā atgriežās ne visa ģimene, bet, pieņemsim, mamma ar savu bērniņu atgriežās, bet tētis paliek, piemēram, tai pašā Vācijā, teiksim, paliek strādāt. Kā, teiksim, šajā gadījumā būtu nosakāms, kurā valstī būtu tiesības uz ģimenes pabalstu un kāda veida tie būtu pieejami? Ja, piemēram, bērns ir 1 gada vecumā. Šādas situācijas, kad viens no vecākiem, piemēram, māmiņa un bērns atgriežas Latvijā, bet otrs vecāks tētis paliek dzīvot un strādāt citā dalībvalstī, ir ļoti bieži. Un tas, kas būtu jāņem vērā, arī ir tātad līdzīgi kā iepriekšējos piemēros, pirmkārtām jāpaziņo tēva nodarbinātības valsts kompetentai iestādē, ka māmiņa un bērns pārceļas uz dzīvi Latvijā. Un tas būtu tātad pirms izbraukšanas no šīs valsts. Un ierodoties Latvijā būtu jāiesniedz iesniegumu pabalstu piešķiršanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Kas pienākās? Tātad, ja māmiņa Latvijā ir nestrādājoša ar bērnu līdz gadu vecumam, visdrīzākais, bet situācijas mēdz būt dažādas, ņemot vērā tagad attālinātos darbus un tā. Bet tātad, ja māmiņa Latvijā nestrādā, Latvijas pabalsti Latvijā tiks maksāta starpības apmērā, ja ģimenes pabalstu kopējā summa tēva nodarbinātības valstī būs mazāka nekā Latvijas pabalstu summa. Tātad šeit nostrādā tas princips, ko es minēju iepriekš, atbildīgi par ģimenes pabalstu izmaksu ir vecāku nodarbinātības valsts. Šajā gadījumā šī mums būs viena valsts, tātad tēva nodarbinātības valsts, kas būs atbildīga par visu ģimenes pabalstu izmaksu ģimenei, kas viņiem pienākās. Tātad viņi aprēķina to savu summu, šī informācija nonāk līdz mums, un tad mēs sarēķinām attiecīgi, kāda ir kopsumma tiem pabalstiem, kas ir Latvijā.
Jāatcerās, ka bērnu piedzimšanas pabalsts tiek rēķināts ārpus šīs kopsummas, jo tas netiek regulēts ar Eiropas Savienības likumdošanu, bet tas ir mūsu nacionālais pabalsts, kur ir tiesības personām, kuras dzīvo Latvijā. Tātad šeit tā nodarbinātība nepieslēdzās, bet bērnu kopšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts, vecāku pabalsts, ja gadījumos tāda ir tiesības, tātad tie tiek rēķināti kopsummā un tiek salīdzināts šo pabalstu summas. Ja izrādās, ka Latvijas pabalstu kopsumma ir lielāka, tad Latvija piemaksā šo starpību. Tad tiek darīts viss iespējamais, lai ģimene saņemtu maksimāli labāko un lielāko summu, kas varētu pienākties, bet tajā pašā laikā nepieļaujot, ka vienlaicīgi pabalsts tiek maksāts pilnā apmērā no abām valstīm. Gadījumos, ja māmiņa Latvijā strādā, tad Latvijas pabalsti pilnā apmērā tiek maksāti Latvijā, un tātad attiecīgi tēta valsts piemaksās starpību, jo Latvijā dzīvo bērns. Tātad tas pie gadījuma, ja piemēram māmiņa pēc gada vecuma uzsāk darba attiecības Latvijā. Atgriežoties, viņa vēl ir nestrādājoša, tātad maksā tēva nodarbinātības valsts, bet, ja pēc laika māma uzsāks darba attiecības, tad mainīsies kompetence ģimenes pabalstu izmaksā, un tad prioritāri visu summu maksās Latvija, un attiecīgi, piemēram, Vācija, ja tā būs tēva nodarbinātības valsts, piemaksās starpību, ja tāda viņiem būs. Jā, tātad arī gribu piebilst to, ka šeit svarīgi atcerēties, ka tātad pabalsts tiek maksās no vecāku nodarbinātības valsts, un šajā gadījumā, ja tētis paliek strādāt, piemēram, Vācijā, tad viņam ir tiesības arī Vācijā pieprasīt un turpināt saņemt pabalstu, pat arī gadījumā, ja mamma ar bērniņu ir atgriezusies Latvijā. Jā. Jā, tad varbūt vēl vienu situāciju apskatīsim. Piemēram, arī Latvijā atgriežas ģimenē, kur bērniņam ir 2 gadi. Tētis uzsāk strādāt Latvijā, bet mamma nav vēl veiksmīgi izdevies atrast darbu. Viņa turpina saņemt šo ārvalsts bezdarbnieku pabalstu ar U2 dokumentu, kas ir tāda dokuments par bezdarbnieku pabalstu eksportu. Kā šajā gadījumā būtu ar ģimenes pabalstiem? Tātad, ja mamma ir bezdarbnieku pabalsta saņēmēja, tātad arī bezdarbnieku pabalsta saņemšanas status būtu zināmā mērā pielīdzināms nodarbinātībai, jo viņi joprojām saņem pakalpojumu no attiecīgās valsts. Tētis, kā es saprotu, tātad darba attiecības ir pārtraucas, tātad vienīgā nodarbinātības valsts šajā mirklī vai arī kompetentā valsts būtu tā valsts, kas maksā bezdarbnieku pabalstu prioritāri. Tātad mamma turpina saņemt visus pakalpojumus arī saistībā ar ģimenes pabalstiem. Par bērniem, neskatoties uz to, ka viņi ir atgriezusies Latvijā, viņai tātad ir šis U2 dokuments, viņi saņem gan bezdarbnieku pabalstu, ja izpilda visas noteiktās prasības, gan turpina tātad saņemt tur piešķirtos pabalstu saistībā ar bērniem. Un attiecīgi, ja bērnu tētis uzsāk nodarbinātību Latvijā, tā kā bērni ir Latvijā, tad Latvija uzsāk ģimenes pabalstu pilna apmēra izmaksu no tā brīža, kad bērnam tēvam uzsākās nodarbinātība Latvijā. Savukārt šī cita valsts, pieņemsim, ka tā varētu būt Vācija, kas maksā bezdarbnieku pabalstu, tātad aprēķina starpību un piemaksā šo starpību. Jā, tad arī ir būtiski atcerēties, ka šis periods, kamēr tiek saņemts bezdarbnieku pabalsts, pieņemsim no Vācijas, esot Latvijā, ka šis periods ir pielīdzināms nodarbinātībai, un arī šajā periodā vēl joprojām saglabājās tiesības uz ģimenes pabalstiem no Vācijas. Jā, un tiek izvērtēts, kurā valstī tad šis pabalsts ir lielāks, un ģimenei būtībā tiesības uz šo izdevīgāko un lielāko pabalstu. Jā, pareizi saprat. Jā. Otra valsts attiecīgi piemaksā to starpību. Tātad nevis maksā tā, kurā ir vairāk, bet tiek nodrošināts, ka saņem šo maksimālo apmēru. Vienkārši atbildīgā valsts izmaksā ir tātad nodarbinātības, jeb kamēr tās nav uzsācis nodarbinātību šī bezdarbnieku pabalsta izmaksas valsts, un tad Latvija piemaksā starpību, attiecīgi uzsākot nodarbinātību tēvam, visu summu maksā Latvija, un ja Vācijā ir starpība, ko piemaksā, tad Vācija attiecīgi piemaksā šo starpību. Jā, paldies.
Un vēl mēdz būt arī situācijas, ka vecāki vienlaicīgi, piemēram, viens vecāks strādā vienā valstī, piemēram, tētis strādā Somijā, bet mamma strādā šeit pat Latvijā. Tad katrs vecāks strādā savā Eiropas Savienības valstī. Kā šajā situācijā būtu nosakāms, kurā valstī šis ģimenes pabalsts būtu pieprasāms un kur valsts būtu šī kompetentā valsts, kura pamatā maksā pabalstu? Tātad šajā gadījumā izšķirošais būtu tas, kurā valstī dzīvo bērni. Ja bērni dzīvo ar mammu Latvijā, un mamma Latvijā ir nodarbināta, tātad visu pabalstu summu, kas Latvijā pienākās, to tad maksā Latvija. Un šī te otra nodarbinātības valsts, kur strādā tētis, tātad, piemēram, Somija, piemaksās šo te starpību. Ja bērni dzīvo pie tēta Somijā, tad visu summu maksā Somija, un Latvija piemaksā starpību pamatojoties uz mammas nodarbinātību Latvijā. Tad arī šeit izšķirošais jautājums ir pirmkārt nodarbinātība, otrām kārtām bērnu dzīves vieta. Jā, tātad arī atceramies, ka tajā valstī, kurā vecāki ir nodarbināti un kurā dzīvo šis bērns, jā, tā būs šī primārā valsts, kur maksā ģimenes pabalstu. Mēs iepriekš runājam par valstīm, kuras ir Eiropas Savienībā. Vai ir kādi nosacījumi vai varbūt arī kāda līgumi attiecībā uz tām valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā? Jā, Latvija ir noslēgusi arī līgumus sociālās drošības jomā ar atsevišķām valstīm, kā piemēram Krievija, ar Baltkrieviju ir līgumi, un tur attiecīgi arī ir savs regulējums, kādā kārtībā ģimenes var pieteikties uz pabalstiem un kā tiek izvērtētas personu tiesības uz pabalstu saņemšanu, tātad, ja ir iesaistīti kādas no šīm valstīm, vai vecāks dzīvo vai strādā šajās valstīs. Taču tur jau ir nedaudz citādāk tā kārtība, katrs līgums paredz atsevišķu noteikumus, līdz ar to es aicinātu, ja ir šādi gadījumi, vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un interesēties par iespējām un tiesībām uz turpmāku pakalpojumu saņemšanu vai Latvijā, vai varbūt tomēr jāvēršās tātad attiecīgi otrā valstī, un kura tad būtu tā atbildīgā valsts par ģimenes pabalstu izmaksu. Jā, tāda arī svarīgi, ja šī nodarbinātības valsts vai dzīvesvietas valsts ir ārpus Eiropas Savienības, noteikti noskaidrot, vai Latvijā ar šo valsti ir savstarpēji kāds līgums par sociālo apdrošināšanu. Jā, vēl varbūt tāda viena sarunas noslēgumā, viena tāda aktualitāte. No 22. gada tiks mainīta šī ģimenes valsts pabalstu piešķiršanas kārtība un apmērs. Varbūt paskaidrojiet, kāda šī kārtība būs un kā šis apmērs mainīsies, jo tas, pieļauju, varētu daudziem interesēt. Jā, saistībā ar 6. maijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā, tātad šie grozījumi stāsies spēkā ar 22. gada 1. janvāri, un tātad tiek veikta ģimenes valsts pabalsta reforma, nosakot gan jaunus ģimenes valsts pabalsta apmērus, kā arī papildinot piešķiršanas un izmaksas nosacījumus. Tātad, kas tiek paredzēts? Tātad, pirmām kārtām tas, kas visvairāk interesē pabalstu saņēmējs, ir pabalsta apmērs. Ja ģimenei šobrīd ir viens bērns, tātad ir tiesības uz šiem 11,38 €, bet no 22. gada 1. janvāra tie jau būs 25 €. Savukārt, ja ģimenei ir 2 bērni, uz doto mirkli tie ir 44,14 €, bet ar 22. gada 1. janvāri tie būs 100 €, tātad 50 € par katru bērnu. Ja ģimenei ir 3 bērni, šobrīd saņem 134,28 €, bet jau ar nākamo gadu tie būs 225 €, attiecīgi 75 € par katru bērnu. Ja ir 4 un vairāk bērni, tad tātad mums ir šobrīd summa 234,35 €, un attiecīgi pieaugot, bet savukārt no janvāra jau tie būs 400 € un vairāk, kas ir tātad 100 € par katru bērnu. Kas vēl ir būtiski saistībā ar šiem grozījumiem?
tiek paplašināta iespēja saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem ģimenē audzināmajiem bērniem. Arī gadījumos, kad laulātie ģimenē kopīgi audzina bērnus, kuri nav abu laulāto bioloģiskie, jeb kopīgie bērni. Tātad šī ir jauna iespēja, kāda līdz šim nebija. Un līdz ar to tiek dot iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otru laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem. Tātad, ja ir ģimenē bērni gan mammai no iepriekšējām attiecībām, gan kopīgie bērni, tātad ir tiesība par visiem šiem audzināmajiem kopā saņemt, kas iepriekš nebija iespējams. Un tādā gadījumā laulātais, kurš ir bērna bioloģiskais vecāks un kurš saņem pabalstu par savu bērnu vai bērniem, iesniedz iesniegumu aģentūrā par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākas saņemšanas. Savukārt laulātais, kurš nav bērna bioloģiskais vecāks, iesniedz iesniegumu pabalstu piešķiršanai. Tādējādi tātad bērnu skaits tiek rēķināts kopā un attiecīgi arī tā summa, kas tiek maksāta, pieauga. Vēl, kas ir jāatcerās saistībā ar šiem grozījumiem, ir tas, ka līdz šim ģimenes valsts pabalstu, tāpat kā visas pārējās pabalstus, bija tiesības pieprasīt 6 mēnešu laikā. Un tā kā ģimenes valsts pabalstu izmaksā no bērna 1 gada vecuma, vecāki parasti bērnam piedzimstot iesniedz visus iesniegumus, bet par šo piemirstās, jo vēl jau nav tiesību. Un bieži vien gadās, ka tas piemirstās arī tad, kad jau bērnam ir pāri gadam. Līdz ar to šobrīd bija tiesības saņemt tikai 6 mēnešus par atpakaļējošu periodu. Savukārt no 1. janvāra būs tiesības pieprasīt ģimenes valsts pabalstu 24 mēnešu laikā, bet ne ātrāk kā radušās tiesības. Tātad arī par bērnu, kuram būs, piemēram, 3 gadiņi, ģimenes valsts pabalsts būs piemirsies, nebūs pieprasīts, tad ar 1. janvāru viņi varēs pieprasīt un saņemt atpakaļ tātad par šo te periodu no bērna gada vecuma, tātad 24 mēneši. Tas tā pozitīvi. Šīs ziņas ļoti labas daudzām ģimenēm un iepriecinošas, un es domāju, arī uz tādas labas nots mēs arī varētu noslēgt mūsu raidījumu. Esam apskatījuši, manuprāt, tādas galvenākās un būtiskākās situācijas, kuras ir saistībā ar atgriešanos Latvijā tieši ģimenēm ar bērniem. Gribu teikt paldies mūsu viesim, paldies arī mūsu skatītājiem, un gribu atgādināt arī, ka arī decembrī, tātad pēdējā decembrī mūsu nākošais un, var teikt, šī gada noslēdzošais raidījums ir, un aicinu arī pieslēgties tam. Un, ja kādam ir jautājumi par darbu meklēšanu vai atgriešanos Latvijā un sociālās drošības vispārējiem jautājumiem vai starpvalstu nodokļu jautājumiem, aicinu sazināties ar mums, ar EURES konsultantiem. Un, ja ir kādas specifiskas situācijas, specifiski jautājumi, noteikti ar šīm kompetentām institūcijām. Paldies visiem par skatīšanos un uz tikšanos mūsu nākamā raidījumā. Paldies!